Labvakar, cienījamās dāmas un godātie kungi! Paldies par jūsu klātesamību gan šeit, Latviešu pasaulē muzejā, gan tiešaistē Latvijas Nacionālā arhīva Facebook profilā, lai mēs kopistiski varētu atzīmēt žurnāla Jaunā gaita 70. gadskārtu, kas latviešu kultūrā ir gana nozīmīgs un svarīgs notikums. Un šis žurnāls, kas iznāk jau kopš 1955. gada, savu darbību turpina un iznāk vēl joprojām. Un šis žurnāls ir kļuvis par vienu no brīvās domas, kultūras un literatūras balstiem trimdā. Un, mēs jau esam aizvadījuši mūsu literārā kokteļa pirmo daļu, kurā mēs atklājām virtuālo izstādi Sava ceļa gājējs Jaunā gaita. Un šī virtuālā izstāde jau ir pieejama Latvijas Nacionālā arhīva diasporas datubāzē diaspora.arhīvi.lv un 20:20 pēc Latvijas laika, kas ir respektīvi nedaudz vairāk kā pēc stundas, šī izstāde tiks publicēta arī Latvijas Nacionālā arhīva Facebook kontā. Un mēs esam nonākuši līdz pasākuma otrajai daļai, diskusijai, kuras mērķis ir atskatīties uz jaunās gaitas nozīmi un sabiedrisko pienesumu gan trimdas, gan mūsdienu kultūras dzīvē. Un tāpēc mēs esam aicinājuši profesionālus un ļoti daudzpusīgus diskusijas dalībniekus, ar kuriem man ir liels gods jūs visus iepazīstināt. Un tātad pie mums šovakar viesojas vēsturnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, Latvijas Universitātes humanitāro zinātņu fakultātes vēstures un arheoloģijas nodaļas docents un šovakar arī žurnāla Dommuzīme pārstāvis Mārtiņš Mintors. Aplausi! Jā, pie mums šovakar viesojas arī literatūra kritiķe, tulkotāja, izdevniecības un literārā mēnešraksta Karoks bijusī galvenā redaktore, šobrīd darbojas autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūrā Latvijas autoru apvienībā Ieva Kolmane. Un pie mums viesojas arī grāmatzinātnieks un viens no vadošajiem grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniekiem Latvijā, Sociālo un politisko pētījumu institūta un Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks Viesturs Zanders. Literatūras zinātniece, kura īpaši specializējas diasporas literatūras pētniecībā, Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece Ingūna Daugste Silasproģe. Aplausi! Un diskusiju vadīšu es, Agnija Lesnečēnoka, Latvijas Nacionālā arhīva eksperte. Paldies! Un diskusija būs veltīta 4 fundamentālām tēmām, sākot no jaunās gaitas kultūrvēsturiskās nozīmes līdz pat žurnāla mantojumam šodien. Un iesāksim ar tādu nelielu iesildīšanās jautājumu jums visiem. Vai jūs atminaties savu pirmo vispār saskarsmi ar žurnālu Jaunā gaita? Lūdzu, sāksim ar jums, Mārtiņ. Jā. Jā, paldies par jautājumu, kā tādos brīžos saka vienmēr. Bet jā, ar Jauno gaitu es iepazinos studiju laikā, vai vēl vidusskolas laikā patiesībā, tas bija 90. gadu beigās, jo Salaspils pilsētas bibliotēkā parādījās Jaunās gaitas vairāki numuri. Tie bija gan salīdzinoši nesen publicētie 90. gadu sākumā un vidū publicētie numuri, gan arī kaut kas no senākiem, jo Salaspils bijusī iedzīvotāja Olga Imermanis bija uzdāvinājusi savu bibliotēku, kurā bija ļoti daudz vērtīgu trimdas izdevumu, gan dēļliteratūrā, gan zinātnisko izdevumu jomā un arī daži Jaunās gaitas numuri. Un tad kādu brīdi Jaunā gaita šķiet pat tika abonēta, jo tie jaunākie numuri parādījās diezgan regulāri Salaspils bibliotēkā. Bet, protams, kā par Jauno gaitu droši vien jāsaka līdzīgi kā par latviešu avīzēm. Latviešu avīzes iznāca te 100 gadus, un tikai Pirmā pasaules kara sākums pārtrauca latviešu avīžu iznākšanu. Tad droši vien, ka Jaunā gaita, ja šodien ir 70 gadi šogad,
tad droši vien tuvojas tādiem rekord skaitļiem latviešu preses vēsturē. Un, jā, tā atgriešanās pie jaunās gaitas man turpinājās diezgan regulāri, jo tad, kad es sāku studēt vēsturi, tad arī pamazām atklājās tas, ko jūs jau pieminējāt, Agnī, par to kultūra vēsturisko nozīmi. Ir jocīgi runāt par kultūra vēsturisko nozīmi, ja mēs runājam par preses izdevumu, kas joprojām iznāk. Ja ir noslēdzies, tad jā, mēs atveram periodika.lv, lai laba veselība un labi darbojas. Tad mēs iepazīstamies ar izdevumiem, kam ir kultūra vēsturiska nozīme, jā, jo tie ir kļuvuši vēsturiski vārda burtiskā nozīmē. Bet ar jauno gaitu, protams, arī kultūra vēsturiskā nozīme nekur nav pazudusi. Un jā, tas ir tāds gan iedvesmas, gan informācijas avots, jo nesen es konstatēju, ka, piemēram, ļoti daudzas Andrija Vezergaiļa publikācijas, kas bija rubrikā Šķautnis jaunajā gaitā, un tagad pateicoties tam, ka Juris Žagariņš ir parūpējies par digitālo arhīvu, tagad es varu atrast, ko rakstīja Šķautņu rubrikā 60., 70., 80. gados, un tā ir ļoti aizraujoša nodarbošanās, tur ar vienu vakaru nepietiek, ja iet cauri jaunajai gaitai. Paldies. Jā, vārds Ievai. Man ir trāpījies piedzimt tādā laikā, ka es esmu pieredzējusi padomu laikus un pionierus un komjauniešus un tādas visādas lietas, un tad ar lielu prieku pieredzējis, ka tas viss beidzas, tāpēc, ka, piemēram, man no bērnības viena atmiņa ir, ka raidīja televīzijā PSKP, Padomju Savienības komunistiskās partijas kongresus, un es skatījos to, kas tur ekrānā ir, un tur ir statiska bilde un kaut kāda murmulēšana pilnīgi. Un man īstenībā varbūt pat tāpēc, kaut kad vēlāk diezgan stipri interesi par absurdu un nonsensu radās, un tad es, vārds sakot, negribēju tādā pasaulē dzīvot. Bet par jauno gaitu runājot, man liekas, ka Juris Žagariņš ir man vispazīstamākais personāžs, jo tad, kad 2000. Gadu sākumā, pirmajā desmitgadē, man bija darīšanas ar karogu, tad es arī zināju skaidri un diezgan labi, ka tāds žurnāls ir un ko tas dara. Un es nezinu, paldies par to, jo toreiz bija arī sakari visādi. Māris Čaklais bija pirms manis galvenais redaktors, un viņš to vai citu iemeslu dēļ bija stipros sakaros ar trimdas latviešiem. Un saiknes jau bija. Un jau īstenībā pirms manis jau 90. gados karogs atklāja trimdas latviešus. Mana pirmā iepazīšanās ir saistām ar 80. gadu vidu, kad es biju uzsācis darba gaitas valsts bibliotēkā, Ratuma nodaļā, un tad mana kolēģi Ināra Klekere ik pa laikam daži atsevišķi tolaik jauni iznākuši žurnāla numurs mums atnes uz īsu brīdi, un, protams, varbūt pārlapot jauno gaitu, dažu stundu garumā nebija tik izaicinoši, kā viens nakts garumā pievērēt sodumu tūkoto Ulvis. Arī tāda atmiņa ir. Bet, tomēr, katrā gadījumā tas bija kaut kas jauns, neparasts, neierasts. Tad jau vēlāk tā bija tāda sistemātiskāka iepazīšanās, kad jau bija periodika LV, funkcionēja periodika LV, arī vēl pirms tam. Kaut gan, godīgi sakot, man ir interesējuši arī vēl citi trimdas izdevumi, periodiskie arī laikraksti, nemazāk, un varbūt pat vietums arī biežāk. Bet katrā gadījumā tas, ka jaunā gaita šobrīd ir no pirmā līdz pat visjaunākajiem numurām elektroniski pieejam, tā ir neapšaubām priekšrocība, lai mēs viņu varētu paši pētīt, vērtīt, izvērtēt, un tur, protams, arī arhīvs ar savu jauno izstādi un uzmanības vēršanu uz tiem materiāliem, kas ir viņa rīcībā, ir labs
palīgs? Nu, droši vien, ka studējot filoloģiju un interesējoties par latviešu trimdas literatūru, tā mana pirmā sastapšanās ar jauno gaitu visticamāk bija pašos 90. gadu sākumā, kad žurnāls bija pieejams daudz mazākos eksemplāru skaitā un varēja ar to iepazīties Misiņu bibliotekā. Un tas bija tāds retums, un tad radās iespēja vēlākos gados arī kaut ko izkopēt, jo tad nebija nekādas periodikas LV, kas darbojas vai nedarbojas, nebija Jūra Žagariņa veidotājs viss kopums no 1. līdz šobrīd jau 322. numuram. Un tā bija tāda vērtība, ka man mājās vēl joprojām ir diezgan daudz kopiju no jaunās gaitas, un tā nopietnāk droši vien jaunajai gaitai īpaši pirmajiem 10 gadiem es pievērsos strādājot pie grāmatas par latviešu literāro dzīvi un literatūru Amerikā un Kanādā līdz 65. gadam, jo tas sakrit ar pirmajiem 10 gadiem jaunās gaitas darbībā. Un ik pa laikam, protams, interesējoties par vienu vai otru rakstnieku, kad publicējies, vai ir publicējies jaunajā gaitā, ko publicējis, arī recenzijas. Un, protams, es arī pilnīgi noteikti varu teikt, ka jaunā gaita nav vienīgais latviešu trimdas izdevums, kas man ir interesējis un interesē vēl joprojām, jo periodika vispār ir ļoti bagātīgs un interesants izpētes avots un izziņas avots. Un es to reizēm novērtēju pat daudz vairāk nekā izlasot kādu grāmatu. Paldies! Un turpināsim ar mūsu pirmo lielo tēmu par jaunās gaitas kultūrvēsturisko nozīmi. Un es pirmo jautājumu vēlētos jautāt jums, Viestur. Kā jaunās gaitas žurnāls atšķīrās no citiem trimdas periodiskiem izdevumiem? Un vai mēs varam uzskatīt, ka jaunā gaita savā ziņā bija šīs trimdas sabiedrības intelektuālais atspulks? Īsā atbilde jā. Bet nemēģinot atkārtoties līdz pasaules radīšanai, es tomēr vēlos dažos teikumos tā pareflektēt par šādu veidu izdevumu vai literāru mēnešu rakstu likteni mūsu preses vēsturē kā tādu. Tas mūžs jau nemaz kopumā šādiem izdevumiem nav bijis tik garš, un ir dažādi apstākļi bijuši, kas ir pielikuši pāraguru punktu, vai pirms Pirmā pasaules kara iznākošiem mēnešrakstiem kā Druva un Domas, vai neapšaubām arī viens no visu laiku nozīmīgākiem izdevumiem, ko izdeva Valters un Rapa, ko rediģēja Jānis Grīns, vēlāk 30. gadu beigās arī Jānis Kadils ar nosaukumu Daugava, ko trimdnieki pat mēģināja arī atsākt izdot, un 45. 47. gadā Stokholmā iznāca pavisam 11 numuri. Bet ar visu to, ka Zviedrijā bija tik intelektuāli spēcīga blitz, es atvainojos par izteicienu, tie apstākļi bija tik, tomēr arī atšķirīgi un citi un apgrūtinoši, kā Daugavas liktenis aprāvās arī pēc tiem 11 numuriem. Pēc tam vēl turpat Stokholmā sāk iznākt ceļzīmes, kas no 53. gada turpināja iznākt Londonā, un arī it kā samērā garš tas mūžs, un tomēr visiem, kas ir varbūt vai papētījuši šī izdevuma iznākšanas gaitu jau pirmīt pieminētajā kolekcijā, vai kā citādi interesējušies, vai arī pētījuši arhīvu materiālus un rokrakstu materiālu, mums par laimi dažādās atmiņas institūcijās ir krietni daudz, kas ļauj restaurēt, rekonstruēt, sauciet kā vēlties, šo arī izdevumu dzimšanu, pastāvēšanas grūtības ļoti detalizēti, arī bija grūti šim izdevumam. Un interesanti ir tas, ka 55. gadā galā sāk iznākt izdevums ar nosaukumu Laika mēnešraksts. Jo Halmēram Rudzītim, grāmatdraugu izdevējam, kuram apgādām mēs svinēsim nākamgad 100 gadu pastāvēšanu, jau bija pieredze Vācijā izdodot žurnālu ar nosaukumu Laiks, un tad vēlāk pārceļoties uz Ameriku uzsākot laikrakstu ar tādu pašu nosaukumu.
Un tomēr ar visu šo te pieredzi un labo kontaktu loku dažādiem autoriem, nu, protams, galvenokārt Savienotajās valstīs, šis izdevums arī beidza pastāvēt 60. gadu vidū. Tā kā, nu, var teikt, ka jaunā gaita ir patiešām abrīnojams ar savu ilgtspēju, ilgo pastāvēšanu. Es vienīgais varbūt šajā brīdī, noslēdzot to savu šī brīža runāšanu, gribētu aicināt uz to lūkoties tieši tādēļ, ka ir tik garš mūžs izdevumam jau šobrīd skatīties ne tikai kā kaut ko tādu vienlaidus un viengabalainu, bet ar dažādām krācēm pietiekami bagātu, domājot par to, kas sāka, kas tie bija par cilvēkiem, kādi bija tie apstākļi un vide, un kas viņus nomainīja, kas turpat blakus darbojās. Un līdz ar to tas nav viss, teiksim, tik vienā teikumā noraksturojam. Ja? Bet šim izdevumam neapšaubām ir liela loma bijusi trimdas brīvās domas izkopšanā un pastāvēšanā. Man viens jautājums, ir skaidrs, ka un ļoti laba metafora ir upe, un tā upe ir kāda ir šī upe. Tā upe ir krāčaina un līkumota, un iemesli var būt visādi. Bet jautājums ir, vai tev ir kāda nojausma, kāpēc ir izbeigušies šie izdevumi? Kādu iemeslu, kas ir bijuši iemesli? Nu, tur droši vien, lai kvalificētu atbildētu, būtu nepieciešams ilgāks laiks, un galvenokārt jau mēs šobrīd esam pulcējušies, lai runātu par jauno gaitu. Šeit, protams, es varētu ārkārtīgi smalkjūtīgi šo mikrofonu uzreiz dot tālāk Ingūnai, un kur ir pētījusi šos izdevumus, bet es pieļauju, ka varbūt Ingūnai arī šajā brīdī varētu būt līdzīga atbilde, kā man, nu, grūti pateikt. Ingūnai arī tāda pat, ja? Nē, nu nosacījumi droši vien ir dažādi. Domājot par laika mēnešu rakstu, es domāju, diezgan spēcīgi tā iznākšana ietekmē arī Valdemāra Kārkliņa aiziešanu mūžībā, jo viņš bija tāds ideju ģenerators, un arī pateicoties viņam ir veidojās arī šī interviju sadaļa, kas pēc tam ir izdota arī apkopota grāmatā ar nosaukumu Mājupceļš Latvijā. Viņš arī tulkoja, bija kontakti. Es domāju, ka varbūt arī tas varēja būt viens no iemesliem. Domājot par ceļazīmēm, cik es esmu pētījusi, Andrupam bija problēmas gan izdodot šādu mēnešu rakstu, gan finansiālis, jo to var redzēt arī pēc šī mēnešu raksta izdošanas regularitātes, jo tas iznāca, tad neiznāca, tad atkal viņš raksta tomēr būs. Un mazliet arī bija problēmas arī ar autoriem, kuri publicētos, jo solīja, neatsūtīja, nebija ko publicēt. Tas ir tāds, jo it īpaši, es teiktu, ir novērojams 70. gadu otrā pusē īpaši. Bet droši vien, ka tur ir vēl tad jāpēt varbūt arī Jāņa Andrupa arhīvs cīkāk. Jā, un paturpinot tieši no literatūra zinātnes skatu punkta, es vēlētos uzdot jautājumu Ingūnai. Ko jūsuprāt jaunā gaita deva latviešu literatūras attīstībai, jaunā gaita? Es domāju, pašos pirmsākumos bija ļoti svarīgi, tā kā jau bija daži mēģinājumi izdot šādu jauniešu vai jaunu cilvēku literāru vai kultūras ievirzes izdevumu, jo tik jau pieminēta cita, bet šeit es vēl gribētu pieminēt arī Filadelfijā izdoto literāru tādu jauniešu mēnešu rakstu Neemītā taka, kurā ir pirmās Olafa Stumbra dzejas publikācijas. Bija arī precedents, piemēram, Fišbahā latviešu bēgļu nometnē darbojās Kārļa Skalbes latviešu ģimnāzija, kurā tika izdots jauniešu izdevums Lāpa, un tā pirmā redaktore bija rakstniece Ilze Šķipsna. Tā kā bija jau tādi precedenti jau, un arī nometņu laikā arī dažās latviešu ģimnāzijās arī bija tādi literāri žurnāli. Bet domājot par to,
tā ir dažiem tāda veiksmīga veiksmīga apstākļu sakritība, ka atradās īstie cilvēki īstajā laikā, bet bija arī svarīgi, ka šāds izdevums taptu un tam būtu, kas raksta, jo bija nepieciešams iegūt vietu, publiska vietu savai literārajai balsī arī jaunākas paudzes autoriem. Un nevelti viņi paši ir teikuši, ka mēs gribējām savu Latju dvēseli, tātad izpaust to un rakstīt tā, kā viņi vēlās, jo vecākas paudzes rakstniekiem jau bija savi lasītāji, bija savi preses izdevumi, kuros publicēties jaunajiem, tas nebija nemaz tik vienkārši. Tad šī bija tā iespēja ļaut runāt dažādām balsīm, kas paplašinājās, tātad nebija tikai Amerika, nāca klāt Kanāda, Anglija, Zviedrija, Austrālija, atsevišķi Austrālijas numuri, tas ir fantastiski, un tātad tas kļuva par tādu, mēs varam teikt, tiltu jauniem cilvēkiem, kur vēlas tātad iegūt to savu balsu un iegūt savu lasītāju un rakstīt latviešu valodā, jo pašā pirmajā numurā jau bija Valtera Nollendorfa tāda ļoti iedvesmojoša un, man liekas, vēl šobrīd aktuāls tāds ievads par latviešu valodu, bet rakstīt latviešu valodā savā, kā viņi runā, kā viņi nerunāt savu vecāku vai vecvecāku valodā, ar tām pašām metaforām, ar tiem pašiem salīdzinājumiem, ar tām pašām, varbūt tām sapņu ilgām, kas viņos varbūt nav, bet nākt ar to savu, un manuprāt, tieši šajā aspektā arī jaunā gaita ļāva. Jā, mēs varbūt tagad atskatoties un vērtējot, un mums pieejot ar kaut kādām ļoti stingrām mērauklām, mēs teikt, varbūt to varēja nepublicēt, vai varbūt tas varēja vēl pagaidīt, bet tieši, piemēram, jaunā rakstniece, tolaika Benita Veisberga, kur publicējās ar vārdu Benita Nita, viņa vēlākos gados tieši Valija Ruņģē ir teikusi, ka tā kļuva par vietu, kur arī viņai runāt, un tātad sākt atļauties publicēt to, ko viņi ir uzrakstījis, ļaut citiem to izlasīt. Jā, rodas diskusijas, rodas šaubas, rodas pretestība varbūt no kāda cita, kas nav sapratis, bet tas tomēr veicina to, ka latviešu literatūra trimdā dažādojas, ka ir šīs dažādās iespējas izpausties, dzējā, prozā, publicēt arī nelielas īslūgas, rakstīt recenzijas, apskats par mākslas izstādēm, stāstīt, kā mums iet, kā mēs tiekamies, ko mēs darām, bet tā ir vieta, kur to darīt. Un tad jau, arī sacelt vētru, ne tikai par ķēvis dēlu Kurbatu, bet arī par Dzintaru Sodumu Lāčplēs Strimdā, kura fragmenti tiek publicēti, bet tieši tajā attīstībai jau ir nepieciešams, lai arī būtu kāds, kas ir varbūt mazliet pretnis, kas nāk ar kaut ko tādu, kas neizdabājot citiem, kas varētu patikt, bet rakstīt tā kā tu vēlies izteikt to savu stāstu, un man liekas, ka tas ir tas būtiskākais, ka tas veicināja tādu radošu kustību, domāšanu, rakstīt, izteikt sevi, un varbūt arī neiestikt tādā rāmā gultnē, varbūt, un piedāvāt to lasāmvielu arī jauniem cilvēkiem. Lai būtu dažādība, es teiktu tā. Liels paldies, Ingu. Un es vēlos turpināt mūsu jautājumu Ievai. Jaunā gaita trimdā un karoks Latvijā gadu desmitiem pastāvēja katrs savā ideoloģiskā realitātē. Tomēr abi bija ļoti nozīmīgi literārie fórumi. Un kā jūs redzat šo divu žurnālu līdzās pastāvēšanu? Vai tās bija paralēlas pasaules, ko šķīra dzelzs priekškars, vai tomēr savā ziņā analogas balsis? Ir grūti salīdzināt gadu desmitus Padomju Latvijā un ārpus Padomju Latvijas. Tur bija diezgan spēcīgas pārbīdes,
sākot ar 40. gadu un Andreju Upīti un to, ka ir orgāns radies, rakstnieku orgāns jauns un pareizs. Un pēc tam ir kāds laiks, kad vienkārši tie, kas veido literatūras mēnešrakstu, tie skatās tikai uz augšu un klausās, kas tiek teikts no augšas un klausa komandām un mēģina izgrozīties visādi, lai būtu pareizi. Un mēģina nekļūdīties, Dievs nedod, jo ir arī represijas, protams. Un, piemēram, Jūlijas Lācis, kas bija sākuma pirmajā redkolēģijā, pazuda drīz. Nezināmā virzienā gandrīz vai. Un tad 50. gadi ar Staļinu, un tad ar Hruščovu, un tad nāk tie 70. gadi ar stagnāciju un visu pārējo. Un tad nāk jaukie 80. 85. gadu, tā ir tā pirmā reize, kad jaunā gaita kaut kā arī ienāk, kad kāds sāk šeit gribēt saredzēt to, ka ir latvieši arī citur kaut kur. Jo, principā, pirms tam, man liekas, tas viss blāķis bija tāds, ka tikai mēģināja iznīcināt visu, kas ir nepareizi, un tie, kas ir ārzemēs, tie ir vispār ārpus vispār kaut kādas runas, un mēs te skatāmies uz iekšējiem ienaidniekiem. Mēģinam tikt ar tiem galā. Briesma lietas. Lūk, un 80. 90. tad ir tad, kad mēs sākam saskatīties, un tad ir tās lielās aizdomas, par ko mēs jau redzējām izstādē, ja? Vai tas, ka tu gribi draudzēties, nozīmē to, ka tu tiešām gribi draudzēties, vai arī tu esi savervēts. Ja? Un joprojām ir jāatmazgājas no tādām lietām tiem, kas gribējuši ir saredzēt citu. Un bija, man liekas, arī no otras puses tā, ka bija aizdomas arī uz tiem, kas ir ārzemju latvieši, ne, ka arī tie ir ļauni un mēģina kaut kā tev pielabināties un tevi savervēt atkal no otras puses. Tā mēs esam nodzīvojuši tik tālu. bet tas ir tas politiskais fons, kas ir bijis, man liekas, gan vienā, gan otrā pusē noteikti, bet vienmēr paliek arī tā tīrā doma, ko tu gribi darīt ar literatūru. Un vai tu vari izfiltrēt to tīro literāro domu un to vietu dabūt tīru literatūrai, ja? Tas ir kopīgs, man liekas, bijis gan karogam, gan jaunai gaitai. Lielas paldies. Jautājums Mārtiņam, kā vēsturniekam, vai žurnāls šodien tiek pietiekami uzsverts kā nozīmīgs trimdas laikmeta dokuments? Kādas jūs domas par to? Jā, bez šaubām. Kā trimdas laikmeta dokuments noteikti, tāpēc, ka tā arī ir, es domāju, ka spēcīgākā liecība par trimdas kultūras virsotnē. Tā bez pārspīlējuma var teikt. Jo tas, ko arī jauni cilvēki, tie, kas šodien studē, ko viņi uzzina par trimdas literatūru, ja viņi nestudē literatūras zinātni vai literatūras vēsturi, bet, teiksim, parasto vēsturi un kaut kas ir jāzina par kultūras vēstures dažādiem aspektiem, tad, protams, jaunā gaita tieši tāpēc, ka tā joprojām turpina pastāvēt un iznākt. Droši vien ir viens no pirmajiem avotiem, ar ko viņi var iepazīties, bet vēl arī tā kā pieliekot klāt tam, ko kolēģi teica par to politisko situāciju, man šķiet, ka tur tā apusējā problēma bija gan padomju režīmam, gan varbūt arī tā trimdas konservatīvākajai daļai attiecībā uz jauno gaitu bija tā, ka pat tā ideja, par kuru Valters Nolandors arī ir gan rakstījis, gan teicis, gan runājis, pat ideja, ka nepastāv dalītā latviešu kultūra trimdā un okupētajā Latvijā, bet ka pastāv viena latviešu literatūra un viena latviešu kultūra, ka tā bija tiem augstākā apstākļiem ļoti ķecerīga un varbūt utopiska doma, kā daudzi laika biedri uztvēra. Ja? Mums šodien ir patiesībā ļoti grūti iztēloties to augstā kara situāciju, kad, piemēram, es varu tikai no savas bērnības atcerēties un citi, kas ir vairāk redzējuši nekā es padomju režīmu, ka tā
izpratne par to, ka ir rietumi, ka ir vēl arī latviešu kultūra kaut kur ārpus Latvijas Padomju Socialistiskās Republikas. Tā tomēr bija daudziem latviešiem, kuri dzīvoja šeit. Tas tomēr bija stāsts lielā mērā par viņu pasauli. Tas tā briesmīgi izklausās. Teiksim, gan izkļūt no Padomju Savienības, gan arī nonākt rietumos, gan vispār iedomāties priekšstatīto dzīvi, ko nozīmē dzīvot rietumos, tad bija kaut kas ļoti, ļoti grūti iedomājams. Man šķiet vēl 80. gadu vidu, un tāpēc ir tik liela nozīme, ka tā jaunā gaita arī parādījās kā viens no pirmajiem izdevumiem, kurš kļuva pieejams šeit uz vietas, un atcerieties arī žurnāla Avots speciālo numuru, kas bija 89. gadā par trimdu. Pateicoties tam arī diezgan daudzi uzzināja šeit Latvijas lasītāji vairāk par trimdas kultūru, jo tas bija tāds tiešām īpaši sagatavots izdevums. Tāpēc, arī tā trimdas kultūra kā politiskajā izpratnē trimda droši vien, ka ir beigusies. Mēs šodien runājam par diasporu, nelietojam vairs apzīmējumu trimda, par latviešu dzīvo ārpus Latvijas un dzīvos ārpus Latvijas un veidos kultūru arī ārpusē. Tāpēc tas ir tik svarīgi, ka mums ir te pavidieni uz to augstā kara laika latviešu trimdas kultūru, un ka to ir iespējams kaut kādā veidā sasiet un sasaistīt ar to latviešu kultūru, kas veidojas diasporā tagad ārpus Latvijas. Bet, protams, kā vēstures avots par trimdas kultūru, jaunā gaita ir viens no nozīmīgākajiem, bagātākajiem avotiem, kādu mēs varam iedomāties. Protams, vēl ņemot klāt tās privāto dokumentu kolekcijas, kas ir Rakstniecības un teātra muzeja, kas ir vēl citur, Rakstniecības mūzikas muzeja atvainojas, un teātra muzeja arī, un vēl arī bibliotēku krātuvēs, bet tā ir atkal varbūt vairāk pētniekiem pazīstama viela un materiāls. Ja? Bet jaunā gaita ir tāda, kas ir pieejama, kā jau kolēģi teica iepriekš, pateicoties tam pašām digitālajām tehnoloģijām, kas ir pieejama dažu minūšu laikā. Tu vari atvērt un iepazīties un redzēt visu to trimdas kultūras panorāmu patiešām no 50. gadu vidus līdz pat Latvijas valsts atjaunošanai. Cita mums tāda avota nav, kas parāda visu to, visas tās būtiskās diskusijas, pretrunas, konfliktus, arī tomēr latviešu literatūras izlasi, kas veidojās gan oriģināli dzejas un prozas publikācijās, gan arī lielāku romānu fragmentos, kas tur parādījās jaunā gaitā. Tas arī ir tāds, tā arī ir sava veida latviešu kultūras antoloģija par to periodu. Lielas paldies! Viesturs kaut ko. Jā, droši. Es varbūt vēl nedaudz par šo brīvās pasaules trimdas sabiedrības un okupētās Latvijas saikni. Protams, jaunā gaita ar jau izstādē pieminēto vāciešu dzejoļu publikācija ir viena no tām. Viens no tiem izdevumiem, kurā Latvijas autori tika publicēti blakus arī 60. gados, jo īpaši Hugās Krastiņa Minneapolē izdotajām žurnālām Tilts, arī atsevišķām grāmatām vēlāk. Arī tās pašas ceļzīmes ir publicējuši, un ticiet man, tas ik pa laikam ir uzjundījis dažādas arī pretrunas un diskusijas viņu pašu starpā, vai to darīt, kā to darīt. Šo jautājumu ir pētījusi Eva Eglē Kristona savā monogrāfijā Dzelzgriezēji, bet katrā gadījumā tas jau arī kolēģi pieminētais saraksts, vispār rokraksts materiāls, kas ir dažādās mūsu krātuvēs, mums noteikti ļauj vēl rakt tālāk un dziļāk, un tad līdz ar to iespējams ar laiku kaut ko saprast vairāk. Es gribētu nocitēt vienu Rolfa Ekmaņa vēstules fragmentu Andrievam Ezergālim no 69. gada, tas ir no valsts arhīva, kurā es esmu dažas vienības arī pirms kādiem gadiem papētījis par šīm te publikācijām. Bez tam raksta Ekmanis liekas pārāk lēmojam paši sev. Viņā pusē skrūvas piegriež un palaiž vaļīgāk neatkarīgi no emigrantu publicējumiem. Ceru, ka dažs labs mūsu pusē atzīs, ka Latvijas literātu un mākslinieki nav viss pēdiņās pie sienas liekam komunisti, bet daudzkārt lielāki latvieši nekā mēs šeit, valstīdamies televīzijas priekšā, vicinādam ar apieras un asrēnām acīm dziņģēdami dzīvīt, un vienlaikus sarunādamies ar bērniem lauzītā englīze ar melē. Bez tam mums pēdējais laiks parādīt Latvijas autoriem, ka esam interesēti viņu darbos un ka cenšamies tos izprast. Tādi.
Jā, liels paldies. Un pāriesim pie mūsu otrās tēmas, kas ir literārā kvalitāte. Un es vēlētos vaicāt jums, Viestur, kā žurnāla kvalitāte ietekmēja neatkarīga redakcionālā politika? Tātad šī redakcijas izvēle nesakot politiskam vai ideoloģiskam spiedienam un cenzūrai. Vai tas tieši nāca par labu vai par sliktu, kā jūs domājat? Paldies par šī jautājuma deleģēšanu. Nekad gan neesmu domājis, ka esmu literatūras zinātnieks un nekvalificējos kā literatūras vēsturnieks, jo mūsu vidū tāda ir tikai Ingūna. Šeit priekšā sēdošo vidū. Par to redakcionālo politiku, arī kā kurā laiks brīdī, kā kurā posmā un atsevišķos brīžos. Bet varbūt to labāk ir noilustrēt ar vēl vienu tekstu. Redziet, 56. gadā Stokholmā iznāca apgādā Daugava Ulža Ģermaņa sagatavotā publikācija par aizputinātām pēdām, kas ir nekas cits kā Juku un Vāciešu latviešu strelniekiem veltītās apsērdes publikācija ar komentāriem. Un, piemēram, Ņujorkā iznākušajā laikrakstā Laiks, tā redaktors Kārlis Rabāts uzskatīja, ka šī publikācija ved jaunatni, citējot Rabāts, prom no Latvijas vēstures patiesības. Un tātad tās parastās, ierastās interpretācijas, kā Latvija ir izcīnīta, kur un ar kādām asinīm. Ja? Un kā Rabāts raksta, viņam ir bažas, ka to lasīs jaunatni, kuras zināšanas Latvijas vēsturē ir viens svētdienas skolas līmenī, bet, citējot Rabāts, mēs atrodamies kara attiecībās ar bolševismu un karš vienmēr uzliek kādas ierobežojumus. Izvēršās plašāka diskusija. Viens no diskutantiem arī ir dzejnieks un kultūrvēsturnieks Jānis Krēsliņš, seniors. Un to viņa oponējiem Rabāča rakstītajām Laiks nepublicē. Tas būtībā ierauga dienas gaismu plašākajai auditorijai tikai paši Jāņa Krēsliņa rakstos 2000. gados, kas iznāk jau Latvijā, Valtra un Rapas apgādā, bet jau tolaik Krēsliņš, manuprāt, ļoti tālredzīgi saskata tos riskus, ko rada tā trimdas presē kopumā dominējušā nevēlēšanās rakstīt par diskutablām Latvijas jaunāko laiku vēstures lapusēm. Un tad nedaudz citējot Jānu Krēsliņu. Norējot pētījumus, kas brīvi no ideoloģiska parteiskuma un propagandas, pat ja tie tālu vēl no pilnības un apcer kontroversālas problēmas, mūsu preses neapzinīgi kalpo bolševiku interesēm. Neatrodot nopietnas pētījumus un brīvas diskusijas par mūsu nesenās pagātnes problēmām, ļaudis, kas par spīti visiem propagandas apsvērumiem interesētos par savas tautas nesenās vēstures pretrunu pilniem un traģiskiem notikumiem, agri vai vēl būs spiest izlietot Padomju Savienībā izdotos vienpusīgos materiālus un nespēs tos kritiski izvērtēt, kā to jau dara dažs labs rietumu pasaules vēsturnieks. Tā Jānis Krēsliņš 50. gadu beigās. Un es domāju, ka jaunai gaitai ir tiešām pietiekami sarežģītos apstākļos izdevies šo demokrātijas un tādas domu dažādības standartu diezgan konsekventi noturēt. Kaut arī, protams, vēl 70. gadu vidū var lasīt Ulža Ģermaņa sarakstu ar jau pirmīt pieminēto tā laika žurnālu redaktoru Laimonu Zandbergu, un tur viņš tā kā pa punktiem viņam tur, kas saka, jautā, kādēļ nav publicēts tas, un kur kavējās tādi materiāli, un laikam jau jums, Laimon, vairs mans viedoklis neinteresē, bet tā kā viņš jūtās atbildīgs un tūs stāvoši jaunās gaitu uzsākumiem, piedodiet par stulbu vārdu spēli, tad viņš nāk ar saviem, kā saka, apsvērumiem un tā. Un savā ziņā tas pat aiziet tik tālu, ka viens vēl no Stokholmā dzīvojušiem latviešu vēsturniekiem, relatīvi varbūt mazāk zināms, faktiski Zobārs diplomāts, bet arī par vēsturi rakstīts Agnes Balodzes, publicēja šeit Stokholmā izdevumā Brīvība tāda raksta vai bezsaules noriets čekistu kalpībā. Ja? Un tas ir arī jautājums par sadarbību, cik pieskatītu
cik gribētu, neapjaustu, nepamanītu. Jo, protams, tas viss ir pārāk tāds problemātisks arī materiāls, lai šeit metētos ar kaut kādiem apvainojumu ķeģeļiem. Ja? Ir jāmeklē rakstos, jāiedzinās, jā, nu kā bez maisiem, vai ne? Jo redz, tad, kad ir publicēts, nu, kaut tā pašā Imanta Lešīnska grāmatas pielikuma daļā Kultkoma atskaita par 75. gadu, nu, tur tieši tā ir rakstīts, ka mēs esam nepietiekami spējuši izvietot savus propagandas materiālus jaunajā gaitā un tehnikas apskatā. Nu, tehnikas apskats ir tāds specifisks izdevums, bet, nu, fokusā uz jauno gaitu. Un tad labākajās padomu tradīcijās, nu, tas, kas mums neizdevās 75. gadā, to varbūt mēs nākamajā gadā ierakstam darba plānā, Laimons Zenbergs būs Rīgā, un tad mēs viņam, kā saka, izskalosim smadzenes un mēģināsim piedāvāt tos materiālus. Vai Laimons Zenbergs 76. gada maijā ir bijis Rīgā, vai tā ir jau atkal pielietojot Ulža ģermeņa terminoloģiju vēlami domāšana, jā, vai ir kaut kādi padomiem raksturīgie pierakstījumi par neesošiem sasniegumiem, jā, nu, kas to lai zina. Bet nu, tas ir pārdomu un pētīšanas vērts. Jā, paldies. Es vēlētos jums, Ieva, vaicāt, kā mainījās žurnāla karoks kvalitāte, pārējot no padomju ierobežojumiem uz brīvu presi 90. gados, kā tika meklēts līdzsvars starp brīvību un kvalitāti? Tagad par tiem 90. gadiem man jāsaka, tā kā Bārtam Simpsonam, kad es atnācu, tā jau bija. Bet cik mēs esam paši rakstījuši un apkopojuši arī žurnālu vēsturi, viena interesanta lieta ir, ka mainās koncepts, vispār satura koncepts mainās. Un ir 90. gadi, ir pāreja no vienas ekonomikas uz pavisam citu ekonomiku. Viens būtisks faktors bija tāds, ka paldies Ivaram Godmanim, premjeram, kurš izkārtoja to, ka visai presē ir jāpāriet uz pašfinansēšanos. Tas ir, ka nav mums vairs, ko neizdarīja visi mūsu kaimiņi. Igauņu literārais mēnešraksts Varavīgs, jeb Vikerkār, joprojām pastāv, jo tas ir vienmēr bijis tā kā kultūras ministrijas pāraudzībā, apakšstruktūra. Tas, kas tika izdarīts ar presi, tas ir pārēj uz privāto kapitālismu, meklē līdzekļus pats, un tev vienmēr ir iespējas pieteikties kādos projektu konkursos. Un tad tu dzīvo gadiem, tu dzīvo ar sajūtu, ka tu esi projekts, kurš konkurē ar pilnīgi jebkādiem visādiem citādiem projektiem. Ar to ir bijušas jau gan 90. gan arī 2000. gados nebeidzamas sarunas ar Kultūra Kapitāla fondu, ja, vai tā kārtība ir ok. Ja? Jo mēs vienu brīdi bijām 2000. gados sabloķējušies kopā ar visu kultūras periodiku, un visiem tās problēmas bija vienādas. Un tev ir visu laiku jāpierāda savas tiesības uz eksistenci, un tu neesi projekts, tu neesi gada projekts. Ja? Tu nedomā par sevi kā par gada projektu, tu esi upe, ja? Kā tāda. Un tas bija smagi, un tas bija grūti, un mēs īstenībā izbeidzāmies ekonomisku apstākļu dēļ, tāpēc, ka bija 2010. gads ar visu krīzi, un Kultūra Kapitāls zaudēja naudu, un Zanders varbūt pat bija Kultūra Kapitālā tajā laikā, kad es arī esmu sēdējis Kultūra Kapitāla fondā, un es vienkārši zinu, kā tās visas lietas notiek. Un viss, un ja tu izmēģini visus tev pieejamos līdzekļus, tā skaitā ziedojumus, tā skaitā, man liekas, Māra Čaklā laikā bija ļoti jocīgas reklāmas vienu brīdi, zeķu bikses un kaut kas tāds. Bet tas viss no izmisuma. Tu skaties, ko gribi. Tad bija abonēšanas kampaņas, tad skolām. Mums bija sponsori, kas sponsorēja skolām karoga abonementu un tā tālāk. Tā ir viena cita lieta nekā literatūra un redakcionālā neatkarība. Ja? Jo tev ir tāpat kā mājās, tev jādomā par saimniecību, kur tev būs tie ieņēmumi, izdevumi, kāda ir tā tāme.
kā tu vari noturēt cilvēkus, kā tu vari samaksāt visiem, ko tu gribi drukāt. Vai ne? Nu, tā ir ļoti liela, tāpēc es varbūt arī viesturam prasīju to, vai ir kāds, kaut kas kopīgs tam, kāpēc kaut kas izbeidzas. Ja? Es domāju, ka tās finanses lietas ir ļoti būtisks faktors kā tāds. Bet par to, kā saturs pats mainās, protams, ka 90. gados pirms, starp citu, grāmatu izdevniecības, 80. gadu beigas, 90. gadu sākums, varbūt tā, pirms grāmatu izdevniecības kļuva arī patstāvīgas un sāka iebilst pret to, ka tiek publicēti romāni turpinājumos ilgu laiku. Ja? Tad viens bija tāds diezgan ilgs periods, ka Karoks konsekventi publicēja dažādus lasām gabalus turpinājumos. Un tas, jūs varat iedomāties, ir diezgan citāds lasītājs, kurš pērk žurnālu, tāpēc, lai lasītu kaut ko turpinājumus, tā kā Emīlijas Benjamiņas laikos vai kaut kas tāds. Ja. Tad, ko līdz izdevniecībām vairs tas nebija izdevīgi, ja, tas tad arī beidzās, un tajā brīdī Karoks arī paņēma sev kā blakus pienākumu grāmatu publicēšanu, grāmatu izdošanu. Mēs bijām grāmatu izdevēji. Man nav īsti, varbūt kāds pateiks, vai jaunā gaita arī izdeva grāmatas. Laikam, ka nē. Jā. Bet mums bija romānu konkursi, un tad bija kaut kas, ko tu izdod. Un tā, un arī mēs turpinājām pēc tam vēl izdot. Mēs esam, sapcītu, es ļoti lepojos ar to, ko Karoks izdeva mūsu laikos ar Vairu Vīķu Freibergu mēs izdevām Jāni Leiņu. Nu, pat aizsaulē aizgājušo ar zīmogu sarkanā vaskā mēs izdevām Blaumeņa zeltu. Mēs centāmies izdot labas grāmatas, bet jūs varat iedomāties, ka arī ka nevar izdevniecība pastāvēt izdodot nedaudzas labas grāmatas. Ka ir jābūt lielai izdevniecībai, kam ir tie dažādie segmenti un izdod vienā galā ezotēriku, otrā galā zāļu tējas un kaut ko arī labu pa to vidu. Ja? Tur ir jābūt kaut kam sabalansētam. Nu tā, bet tad, kad mēs sanācām kopā, mēs sapulcējām komandu un mēs mēģinājām turēt cieņā tradīciju, un reizē arī inovācijas kā tādas. Un par vākiem runājot, tad, kad mēs pirmajā 2003. gadā, nemaldos, izdomājām, kā mums tagad žurnāls izskatīsies turpmāk, tad mēs arī saņēmām visādas vēstules no sērijas. Mans puika uz žoga māk labāk uzzīmēt vai ko tādu. Bet mēs likām, mums bija tie, saucamie, galvenās tēmas saskricelētas uz vāka. Tā mums bija vienu laiku. Bet tad mēs ar kaut ko pamainījām. Bet jā, tas, ko mēs izdarījām tā kā no jauna, mēs ielikām, nebija vairs nekādu iespēju uz romāniem turpinājumos, bet mums bija skaidras sadaļas, teksti, raksti, jā, tātad, jā, struktūra un skatu, un tas skats un notikumi arī beigās, bet mums tas skats, tas bija mūsu auklējums, jo tā bija tēma, ko mēs katrā numurā varējām iztirzāt, un tādas mēs visas neizsmēlām, jo tur ir vienkārši ļoti daudz iespēju, jo pirms tam bija tas skats tā kā intervija ar konkrētu autoru Mārča Aklā laikos, bet tie autori gan varēja izsīkt. Tie, kurus gribās intervēt. Nu tā, man liekas, ka mums bija labi. Beigās bijām bēdīgi, bet bija labi. Lielas paldies! Uzņemsim mazliet tempu. Tad pievērsīsimies trešajai tēmai - mūsdienu literārās platformas. Un šodien daudz kas ir mainījies, teiksim, tie paši lasīšanas ieradumi, daudz kas pāriet uz digitālajām vietnēm, tas pats žurnāls Jaunā gaita, kas šobrīd iznāk e-formātā. Un es vēlētos jautāt Ingūnai, vai mūsdienu literārās platformas, neatkarīgi vai tas ir fizisks žurnāls vai digitālā vietne, vai joprojām tiek meklēti autori ārpus Latvijas, vai tiek pievērst uzmanību tieši diasporas latviešu autoriem? Vai ir pietiekama uzmanība? Nu, te droši vien ir stāsts par katra
šādu izdevumu redaktoriem un viņus, teiksim, sakariem vai saikni ar tiem, kuri raksta, un zināšanām par tiem, kuri raksta. Jo diezin vai kāds, nu tad te būtu jābūt arī kādam, nu, piemēram, punktum redaktoram vai satorī redaktoram, kurš varētu pateikt, kā tieši viņi viens otru atrod. Bet es pieļauju, ka diezgan daudz varbūt arī sūta uz redakciju, jo tā adrese jau droši vien adreses ir pieejams. Nu, un tad ir tā redaktora droši vien izšķiršanās, publicēt, nepublicēt, ko ar to darīt, jo, nu, cik man ir zināms, tomēr ārpus Latvijas ir jau vēl joprojām īpaši šī gadsimta aizbraucēju vidū autori, kuri nu, ir sākuši rakstīt, jo arī ir tieši tas veidojas nedaudz līdzīga situācija, ka arī notiek dažādi literāri sarīkojumi, ir dažādi literāri pulciņi, ir nepieciešams kāds, kurš šādos sarīkojumos atcerēs dažādos notikumos. Nu, arī vai kaut vai izveido kādu scenāriju, kā tas viss noritēs, arī kaut ko lasa no tā, ko paši ir uzrakstījuši, jo tomēr nu, ir jau arī tā sajūta, ka droši vien mazliet identiski, bet iemesli atšķirīgi aizbraucējiem to laiku un šo laiku. Nu, ir droši vien viena ļaužu kopa, kuriem ir būtiski arī tās savas sajūtas aprakstīt. Pat ja tas nu, paliek tikai kādā ļoti nelielā klausītāju lokā. Un zinu, ka arī viņi meklē kādas iespējas izdot, nu tagad arī ir iespējas izdot dažādas tās paši izdevniecības, vai ka tu pats sagatavo, un vai tā ir kāda vairāku draugu kopa, kas sakārto kādu dzejas izkrājumu vai kopkrājumu vai kaut ko raksta, bet ir jau arī tā otra situācija, ka raksta jau arī angļu valodā, par ko mēs šajos laikos, kas kāda daļa no tā mums pavisam noteikti nav zināma. Tad arī tur ir jāmeklē, un kaut kā man ir izdevies kādus dažus tādus nejauši uziet, un ka tiešām, bet es neesmu arī tos tekstus tā īsti lasījusi, bet ir zināms, ka raksta un pat izdot neviena grāmata. Bet, nu, droši vien, ka tā kopumā jāteic, ka tās šobrīd visticamāk ir tādas diezgan šķirtas pasaules. Man liekas, ka tomēr, ka nu, šajos izdevumos, kas elektroniskajos tāds izdevumos, nu, tomēr īsti man šķiet nenonāk tie autori. Un iespējams, ka tur ir arī kāda kvalitātes kritērija. To tā grūti izšķirt, ja tu neesi to redzējis to, kas ir atsūtīts, bet tu izlasi to, kas ir publicēts, un tad tu nezini to kontekstu. Bet, protams, ka aizvien mazāk ir tādu, kas raksta no tiem, kas dzīvo, kas ir jau no nākamajām paaudzēm un ir dzimuši trimdā un raksta. Bet, nu, tie jau arī meklē tās iespējas, kā iepriekš meklēja vecākas paaudzes rakstītāji, izdot grāmatas šeit. Nu, kaut kas nonāk arī, kas ir sarakstīts angļu valodā, un tad tiek tulkots, un tad tā jau vairāk ir tāda dokumentāla ievirzes ar autobiogrāfisku fonu, kas, manuprāt, tieši lieliski papildina tos dzimtu vai pieredzes stāstus, kas ir pārmantot. Un tāda pārmantotais dzimtas vēstures stāsts, kurā neapšaubām atgriežas arī bēgļu laikos, bēgļu gaitas, bēgļu nometnes, izceļošana, iedzīvošanās, bet izstāstīta jau no nākamo paauģu tāda skatu punkta, būtībā mēģinot izprast savus, teiksim, vecvecākus, caur sevi pārstrādājot tos stāstus un uzrakstot to savu vēstījumu, kas, manuprāt, ir visai labs pienesums un būtībā ir interesanti, bet tie jau ir tā kā tulkotie teksti,
kur vairs nav rakstīti latviešu valodā, bet kurās ir ļoti būtisks šis Latvijas vēstures un pieredzes stāsts. Lielas paldies! Un es vēlētos turpināt ar jautājumu jums, Mārtiņ. Karogs un Jaunā gaita pārstāvēja drukātās periodikas laikmetu, un kā jums šķiet, vai mūsdienās šajā digitālajā laikmetā drukātajam žurnālam vēl ir vieta, un kā jūs raugaties tieši no domzīmes perspektīvas, kurš vēl iznāk jau? Jā, tieši tā, drukātajam izdevumam ir vieta. Es gribēju pateikt vēl vienu kontekstā ar to, ko arī iepriekš Ieva minēja. Un ir viena tāda īpatnība, kas droši vien gan politisku, gan estētisku iemeslu dēļ tika izdeldēta Padomju Latvijas periodikā literārajā. Mums nebija eseju tikpat kā. Tās esejas sāk parādīties karogā 90. gados un īpaši 2000. gados. Es domāju, esejas kā žanru. Un arī Latviju tekstos pēc tam bija esejas, ko tu vari arī šodien lasīt kā esejas piemēru. Mums iet grūti ar esejām joprojām, jo tas ir tāds žanrs, ko tiešām izdeldēja diezgan pamatīgi, un tad ir grūti to atgūt. Bet atgriežoties pie jautājuma, es domāju, ka jā, drukātajam preses izdevumam ir vieta, jo tas abonentu skaits ir lielāks vai mazāks, bet tas pastāv. Un es domāju, ka ja rakstīs moderno vai neseno Latvijas un latviešu kultūras vēsturi, tad tas būs tiešām tie gadi pēc 2010. gada, kad viens pēc otra pazuda literārās periodikas izdevumi, gan Karogs, gan Kultūras fórums. Mēs atceramies, cik dažādās formās un veidos mēģināja turpināt pastāvēt literatūra un māksla visus 90. gadus līdz 2000. gadu arī otrajai desmitgadē faktiski, kad Kultūras fórums beidz pastāvēt arī apmēram reizē ar Karogu. To pašu iemeslu dēļ. Tā ir tāda diezgan liela bedre, un tas ir tāds pamatīgs pārāvums, kur ir grūti pēc tam kaut kādā veidā pārsekt atkal no jauna savienot, teiksim, vai atgūt tās lietas, kas pazūd, jo nograut literāro periodiku var ļoti ātri. Pēc tam paies tikai daži gadi un pazudīs pirmkārt kopskats, kas attiecas uz visām recenziju lietām, uz to, cik ātri to var reaģēt uz latviešu valodā publicētiem literārajiem darbiem, vai to var izdarīt nedēļas avīzes formātā, vai to var izdarīt mēneša raksta formātā, vai žurnāla formātā, kas iznāk dažas reizes gadā. Ja Karogs kādreiz iznāca 12 reizes gadā, tad mūsdienās ir droši vien samērā grūti iedomāties, kā mēs varētu, teiksim, tāda apjoma izdevumu, kāds bija Karogs, gan 80. gan 90. gan 2000. gados, kā mēs varētu to šobrīd piepildīt, jā, ar tik intensīvu materiālu, par ko, protams, visi vēstures pētnieki un kultūras vēstures pētnieki turpina priecāties, ka tāds dokumentējums ir. Šodien, jā, tas, ka pastāv daudz kas digitālajā vidē, tas ir, jau var teikt, arī tāds kultūras ieraduma vai pieraduma jautājums, jo mēs ļoti daudzus tekstus lasām un radām un patērējam, ja tā drīkst teikt, tehniski digitālajā vidē tieši, bet tie ir, protams, arī finansiāli apsvērumi, jo tur atkrīt daudzas lietas, ar kurām jārēķinās, tad ja tiek izdots periodiskais izdevums drukātajā vai iespiestajā formātā, bet tas ir līdzīgi kā ar daudzām citām lietām. Nec kino apēda televīziju, nec video apēda, respektīvi, nec kino apēda teātri, nec televīzija apēda kino, nec televīziju apēda pēc tam kāds video formāts. Es domāju, ka tās dažādās kultūras izpausmes saglabājās, un tieši tas pats ir arī ar drukāto vārdu, jo cilvēkiem ir svarīgi paņemt rokā, aptaustīt, sajust pirkstos to, kā tu lasi, kā tu pašķir lapusi. Tas ir cits lasīšanas temps, tā ir absolūti cita uztvere. Es domāju, arī cita veida domāšana, kas rodas cilvēkam galvā, tad, kad tu uztver tekstu, lasot nevis ekrānā, bet no lapas, piemēram, ja, vai pāršķirot lapu vai kā citādāk. Pat izdruka atšķirsies no iesieta darba, protams, arī, ja mēs varam teikt, tas ir papīrs, tās ir rakstu zīmes uz papīra, bet arī tas būs savādāk, vai es lasīšu izdrukāt kaut ko no PDF faila, vai es lasīšu iesietu grāmatu vai žurnālu. Es aizpildēju, protams, prom no atbildes uz jūsu jautājumu, tāpēc vairs neatceros, vai esmu atbildējis precīzi. Labi, jā, varat papildināt. Es varbūt kaut ko, lai smieklīgāk. Tad, kad
Runājot par drukāto presi un tam līdzīgi, bet mums bija jāuzklausa diezgan daudz jautājumu mūsu grūtākajos laikos karogā. Un saka, bet, klausieties, kāpēc jūs neejat internetā? Kāpēc jūs nevarat to visu digitāli uztaisīt? Jūs taču vispār tad naudu jums nevajadzēs. Un tad mums vajadzēja ilgi skaidrot, ka vienīgais, uz ko var ietaupīt, tas ir uz papīru un druku. Vienīgais, tāpēc, ka satura veidošana maksā tāpat. Un tas, ja tev ir vajadzīga arī platforma, par ko tev jāmaksā, kas tev jāuztur. Tā kā nebija tā, ka tagad drukātā prese būtu vecmodīga un atpalikusi, un tev ir jāiet uz priekšu un jāsako jaunajām tehnoloģijām. Tas tieši tā, kā Mārtiņš saka, tās ir divas dažādas lietas. Jā, liels paldies, un pāriesim uz mūsu noslēdzošo tēmu jaunā gaita kā mantojums un iedvesma. Un vēlētos vaicāt jums, Viestur, ko jaunā gaita mums māca par kultūras nepārtrauktību, sarežģītos vēstures un ģeopolitiskos apstākļos mūsdienās? Es domāju, ka ne tikai šī jaunās gaitas izaugšana no šķietami tikai jaunatnes žurnāla uz rakstkrājuma brīvai domai, bet tas ir izdevums, kas nav arī, piedodiet, bet tikai literatūras mēnešraksts bijis, bet kas ir savos labākajos spēka gados spējis pildīt vēl arī citu vajadzīgu izdevumu funkciju trims apstākļos, jā. Jo galu galā bija jau pietiekami daudz vēsturnieku, dažādas paudzes, gan no Latvijas aizbraukušu, gan arī jau ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs zimušu, bet nekāda Latvijas vēstures institūta ar tā piekritīgo žurnālu jau, protams, nebija. Un tad līdz ar to, teiksim, bija gan publicistika, gan šīs diskusijas, jo galā 78. gadā man mīļā izdevniecība Daugava izdeva arī Austrālijā dzīvošā Edgara Dunsdorfa monogrāfiju par Kārlu Ulmani. Un tad taču gāja, kā saka, zvetēšanās vaļā vairāk gadu garumā, jā, preses lejās. Un arī jaunā gaita, protams, nepalika iepakaļ, ja tā varētu teikt, jā, un tur vairākus gadus tas notika. Un tā arī citas diskusijas par dažādiem tematiem. Bet, es varbūt vēl rezumēju tā no savas puses, gribu teikt, ka šim konkrētajam žurnālam tomēr ir tā priekšrocība, ka ir tas mūsu visu rīcībā nodotais arhīvs, tekstu kopums, ir šis jaunais piedāvājums arhīva veidotāja izstāde, un es nemitēšos teikt, ka ir jāmeklē rakstos un jāpēt vēl dziļāk, tad ir iespējams arī daudzas lietas ar laiku mēģināt izprast vairāk un labāk. Un varbūt es vēl tikai pieminēšu to, ka galā jau 90. gadu sākumā Kalamazoo iznāca divas neliela apjoma brošūras, tā saucamajā 200 eksemplāru grāmatniecībā, kur viena bija jau šeit pieminētā Aivara Ruņģa vēstījums par žurnālu tapšanu un pirmajiem pastāvēšanas gadiem, un viņas sievas Valijas Ruņģas tātad apceri sākotnēji jaungaitnieki. Un tā ir būtiski arī liecība, kuru der uzmanīgi, ne tikai pārlapot, bet lasīt un iedziļināties, jo, un ne jau kuram katram, arī nozīmīgākam Latvijas preses izdevumam ir tik nopietna tā veidotāja, tā dibinātāja, tā dokumentācija atstāt, kas varbūt pat tādā gluži neiedomājuma prognozējumā veidā, varbūt Aivars Ruņģis šo rakstot nevarēja iedomāties, ka ja ne viņš pats vēl pārskatīs to savu saraksti, kavēsies atmiņās, tad pēc gadiem tur 30 tie materiāli, varbūt nemaz pētniecībai tā nebūs pieejami. Savējie sapratīs, ko es domāju, bet
Tā un tas ir. Jā, liels paldies, un pievērsīsimies mūsu noslēdzošajam jautājumam. Katram no jums viens jautājums uz jums visiem. Kādu jūs redzat jaunās gaitas nākotni? Vai tāda ir, vai tomēr žurnāls ir izpildījis savu misiju, un tas var noslēgt ļoti fundamentāli nozīmīgu laikmetu? Sāksim ar jums, Mārtiņ. Man kā vēsturniekam no sērijas atkal, jā? Tas jau ir citāts, protams. Es domāju, ka viena īpatnība, kas ir raksturīga gan jaunajai gaitai, gan citiem latviešu literatūras periodikas izdevumiem, par kuriem mēs šodien runājam, ir tā, ka, to jau arī šķiet Ieva minēja pirms brīža, ka tie ir ne tikai literāri izdevumi, kas ļauj iepazīties ar literārajiem tekstiem, bet tie ir kultūras periodikas izdevumi vienmēr bijuši. Mēs varam piemērs saukt tiešām sākot ar 19. gadsimta beigām līdz jaunajai gaitai un citiem izdevumiem šobrīd. Tāpēc nē, jaunā gaita nav izpildījusi savu uzdevumu tādā nozīmē, ka to varētu ielikt tiešām vēsturē un teikt, bija tāds periods, bija trimda, tagad nav vairs trimda, tagad nav vairs trimdas, tagad ir diaspora, ir cits laikmets, citas prasības un tā. Un kamēr pastāvēs latviešu kultūra, tā skaitā rakstītā vārda formātā, es domāju, ka jaunā gaitai ir visas iespējas turpināt iznākt un pastāvēt tieši šī iemesla dēļ, ka caur literāro kultūru un caur literāro tradīciju ļoti daudzas lietas notiek latviešu kultūrā vispār joprojām. Tā tas ir bijis 19. gadsimta beigās, visu 20. gadsimtu, un tā tas ir arī šodien. Tāpēc es domāju, ka tas viss turpināsies, un es ļoti arī ceru, ka tā būs un novēlu, lai tā būtu. Es arī ceru, bet es gribēju atgādināt vienu pamatlietu par kultūru vispār. Kultūrā vispār pastāv tikai tas, kas kādam ir vajadzīgs. Jā, jo kultūra ir kultivēšana un apstrāde, ja nav neviena, kas ar to nodarbojas, tad nekā arī nav, kaut kas atmirst vai kaut kas neparādās vispār. Tāpēc ir jāuzdod jautājums, kur ir tas, kam jauno gaitu vajag. Un, man liekas, mazākā problēma ir tā, ka kāds neiesniedz materiālu vai kaut ko apsola un neizdara un nav ko drukāt, bet lielākā problēma ir, kurš to gaida, kam to vajag un kurš ir gatavs turpināt un dot to, kas ir vajadzīgs. Jā, nācijas intelektuālo dzīvi, tās spraigumu veicinošu izdevumu liktenis ar to atšķirīgo garumu ir gan labiem piemēri karoga gadījumā, un arī avots, kas pastāvēja pavisam īsu laiku, parādoties 80. gadu otrajā pusē, un mainoties sistēmai, aizejot pa skuju taku. Bet, tas ir droši vien arī katra izšķiršanās jautājums, izdevuma veidotāja, redaktora, autora jautājums, gluži tāpat kā radošajā dzīvē. Aiziet no Nacionālās operas skatuves 70. gados spēku pilnbriedā Žermēna Heina Vāgneru un paliek zināmā atmiņā, ir citiem doma, ka ir skaisti nomirt uz skatuves, jā. Katram ir tā, bet es domāju, ka tiem, kas ir tagad pie stūras, šokar pārunāt to klausoties, tas droši vien var radīt arī kādas pārdomas, kāda ir tā sākotne, tas turpinājums ir bijis, cik viņi ir gatavi, cik viņi ir cienīgi, cik viņi ir talantīgi, spēt to nest tālāk, tā lai tas būtu līmenī. Es domāju, ka jaunā gaita, ja būs tādi paši, kas vēlēsies turpināt šo, būt gan redaktori, būs gan tie, kas raksta un publicējas, un jā, es piekrītu jau pilnīgi noteikti tie, kuriem tas ir vajadzīgs un kuri to lasa, tad tas viss turpināsies. Jo būtībā jaunās gaitas pirmsākumos, tad pirms 70 gadiem, kā Aivars Ruņķis teicis, ka jaunās gaitas pirmsākums bija tiešām tāds jaunības trakums. Tas trakums ir tādā pozitīvā nozīmē, ir nācis ar katru jaunu
redaktoru, kurš nomainīja iepriekšējo, un, protams, kā ir izveidojot arī savu komandu, kuri ir tie palīgi, tie redaktori, kur meklē dzejā, prozā, kritikā, mākslā, kas seko līdzi, varbūt arī kādu vajag uzrunāt. Un šeit, es domāju, arī tā veiksmes atslēga šobrīd jaunajai gaitai, protams, ir grūti, jo redaktors Juris Žagariņš ir Amerikā Springfieldā, bet literatūras redaktore Sandra Ratniece ir šeit, arī mākslas redaktore Linda Treja arī ir Amerikā. Jā, šobrīd ir tādi simboliskie tilti, bet, protams, mēs dzīvojam citā laikmetā un manuskripti pa pastu nav jāsūt, un nav, ka tie kaut kur noklīst vai nepienāk laikā. Protams, arī internetam var gadīties kādas ķibeles vai kaut kas nobrukt, bet es domāju, ka te ir arī, te varbūt tas turpmākais veiksmes stāsts varbūt arī meklējams tajā autoru lokā, kuri nonāks jaunās gaitas lapusēs, virtuālajās lapusēs. Man arī ļoti patīk tieši lapot fizisku izdevumu, bet te ir tas, kā veidosies tas turpmākais autoru loks, un vai tajā ienāks arī tādi varbūt nedaudz Jāņi Turbadi vai Dzintari Sodumi vai kādi citi, kur arī varēs tā nedaudz sapurināt, uzpurināt un mazliet varbūt arī raisīt diskusijas tādā labā nozīmē, jo tas tā kā iedot atkal varbūt tādu papildus elpu jaunajai gaitai. Un es domāju, ka varbūt arī nebaidīties, nedaudz arī varbūt eksperimentēt, ļauties, bet te pašā laikā arī varbūt vienlaiks būt arī gana kritiskiem pret to literāro kvalitāti, ko piedāvā. Neņemt jebko, bet tomēr arī būt augstu turēt to literatūras latiņu, jo es domāju, ka šo laiku lasītāji ir ļoti dažādi, bet tomēr viena daļa ir arī gana prasīgi, un tādēļ arī, nevajadzētu varbūt arī ļoti izdabāt, un ko es varu vēlēt, gluži vienkārši veiksme un turpināt, jo, protams, 70 gadi ir tādam literāram izdevumam ir nopietnas laiks, bet arī, bet es domāju arī viņiem, tad šiem tiltiem savienojoties un diskutējot par to, kā tad mēs veidosim izdevumu turpmāk, un kas varbūt ir tās prioritārās lietas un tie akcenti, kurus vajadzētu atrast. Lai nepazaudētu lasītāju, uzturētu interesi, un tas arī veicinātu varbūt tādu turpmāko attīstību. Bet, protams, uzdevums nav vienkāršs, teikšu, kā ir. Jā, viennozīmīgi šim jautājumam mēs liksim daudz punkti, varbūt ar tādām gaidām un varbūt cerībām, ka varbūt šī entuziastu pēstniecība varbūt tiešām turpināsies, bet es saku lielu paldies mūsu diskusijas dalībniekiem par jūsu veltīto laiku un domām, atziņām, un mēs viennozīmīgi esam bagātinājušies ar jaunām pārdomām, atziņām. Un liels paldies arī mūsu klātesošajiem un skatītājiem, klausītājiem tiešaistē, lai žurnāla Jaunā gaita vēsturiskais piemērs un mantojums turpina mūs iedvesmot arī turpmāk. Paldies!